Tad, Rihards, iepazīstina ar sevi. Kas tu tāds esi, no kurienes, un ar to arī sāksim. Jā, čau vēlreiz visiem. Es esmu Rihards, kā jau te dažas reizes Pēters pieminēja. 1900. gada gājums. Bowlingā. Man jau vairāk par bowlingu jāstāst, vai ne, Pēters? Nē, vienkārši par sevi. Ar ko tu varbūt nodarbojies, kas pēc tam paspēj? Jā, dzīvē es nodarbojos ar... Man ir vairāk uzņēmumi, bet pārsvarā ar kokapstrādi un mežastrādi tas kaut kas saistīts ar to. Un tur detaļās droši vien neiesim iekšā. Jā. Pats krūtākais, kas ir, es esmu 2 bērnu tēvs. Vienam bērnam ir 2 gadi un 4 mēneši, otrs bērns piedzimis ir pirms mēneša un 1 nedēļas. Forši. Tā kā mums visiem ir jāgatavojās Latvijas čempionātam bowlingā. Bet visi, kam ir bērni, zina, ka mazi bērni ir izaicinājumi, bet mēs neko nedaram. Zin, kā bowlings pirmajā vietā. Jā, šito es zinu, ir dzirdēt lietu. Pastāstīju, tev abi 2 bērni puikas, meitenes vai tomēr? Vecākais puika, tagad man ir meita, tā kā man ir jackpots tieši tāpat kā tam jābūt Latvijas bowling čempionātā. Un kā man mamma kaut kad zvanīja, teica, ka tas ir juveliera darbs, ja tev ir viens puika, viena meitene, tad tas ir džekiem juveliera darbs. Nē, interesanti, ja pieņemsim, es pat nezināju, ka tev ir viens bērns bijis, kur nu vēl otrs, tā kā man tas ir jaunums. Tas tā ir. Man piedzima pirmais bērns, kaut kāds 2 gadu, es pat gadu, ja godīgi nezinu, ka viņam ir 2 gadi un 4 mēneši. Tā to nav starpības, ko es gribēju pateikt, bija Covid laiks un dzemdību namā tu varēji ieiet no 8 rīta līdz 8 vakarā, un kaut kam tur trūka spēlētājs, un Karina arī nezināja, ka man piedzima bērns vai kaut kas tāds tur bija. Viņi saka, nevar tur džekiem palīdzēt. Un nākamajā dienā es jau biju bowlingā, un tad es vedu pēc bowlinga tām dzemdību namā tām meitenēm šampīšas, lai man vispār ielaiž atpakaļ pie ģimenes. Tā kā bowlings ir visur, no dzemdību namu uz bowlingu atpakaļ un tā uz priekšu. Jā, interesants stāsts. Tad galvenais jautājums, kā tu nonāci bowlingā? Es zināju, ka šis jautājums būs īstenībā, bet... Es domāju, ka kaut ko jāsagatavojās un jāpasaka, cik gadu atpakaļ tas bija, jo to gan es nevarēšu atbildēt, bet gan jau kaut kādos rezultātos var atrast. Es teikšu, kā 10-15 gadu atpakaļ, Kroči bija šitais amatieru bowling čempionāts, un tur bija politiska komanda. V12 varētu būt. Caur mūsu Toms Remers vēl joprojām spēlē, tad viņam vēl bija cits uzvārds. Un viņam tur Fāterim Čoms piedāvāja mums pie politiskās komandas kaut kāds. Es vairs neatceros, kā viņi tur sauca. Un tad mēs aizgājām, sākām kaut ko uzkapājām, vienreiz uzspēlējām otrais, baigīņšīgi. Un tad man Fāterim, ko visi bowlingā kādreiz tās labs spēlētājs, Fāterim labākais čoms ir Arnis Laurants, ko visi droši vien, kas tur vecāki spēlētāji zina. Un viņš mums atdeva, kaut kad mēs tur bijām paspēlējuši 3, 4, 5 gadus, viņš mums atdeva savas profesionālās bumbas, kuras jau noteikti bija mirušas apmēram gadus 15. Un tad mēs vēl viņām nospēlējām gadus 10, 15. Un tad pa lielam tā mēs esam sākuši spēlēt to bowlingu visu laiku, tur ar 14 bumbām, zāles bumbām spēlējām. Tad ar mirušām bumbām spēlējām, bet pa lielam 14 bumbu bija labāk rezultāti nekā ar mirušām bumbām. Apmēram tā. Izklausās jau interesanti. Gaiši, mēs esam no geto čaļi, es un mana komanda. Pa lielam geto stāsts, mums kaut kāds vecs domas atdeva, pa lielam ņem mūsu to komandu. Pēter, kad es ar tevim bumbu pasūtīju? 2 gadus atpakaļ? Jā, varbūt jau arī vairāk. Mēram 2 vai 1,5 gadus atpakaļ, un tad mēs tikai sākām kaut kādu arsenālu sev izvēlēties. Pirms tam mēs vienkārši čaļi malcām ar vecām bumbām. Marija Ļivīkina mums atdeva kaut kādas bumbas, arī droši vien miruši, neviens jau neatdod baigi strādājušas bumbas. Un tā. Apmēram tā. Nē, izklausās jau interesanti, bet kas bija tas, kas tevi tieši ievilka bowlingā, tas, kas to āķi lūpā ielika?
Vai grūti atbildēt. Pats tas bowlings jau ir baigi interesants. Droši vien jau no bowlinga apvienām tie, kas zina, mēs jau tur vairāk tā kā ar čomiņu aizējām, maliņu iedzeram, uzspēlējam. Tagad pēdējos 2 mēnešus vispār mēs saprotam, no kuras puses sākās pirmais dēls un kurš ir 40. Bet celiņu garumu mēs jau joprojām neviens teorētiski nezinām un eļas nepārzinām. Tā tikai tīri, cik kāds pasaka priekšā. Un jā, palielam, sauksim tā lietas īstajos vārdos. Mēs pusgadu atpakaļ bijām pilnīgākie amatieri ar mirušām bumbām, bet tagad viens kaut ko pasaka, otrs kaut ko pasaka, trešais kaut ko pasaka. Tagad vēl bišķīt pusotru mēnesi patrenējies. Un tagad tu vispār sāc saprast, kas ir bowlings. Tagad sāk palikt vēl interesantāk, nekā mēs tur vienkārši čīgājām tās bumbas un vispār neko nesapratām. Bet šajā momentā atkal ir tāda situācija, kad mums ir tik daudz informācijas pēdējā mēnesī, 2, ka tev viņi vairs nespēja sagramot un bišķi tie rezultāti paliek sliktāki. Bet tas ir tikai laika jautājums, jācenējās ir, lai kaut ko sasniegts. Jā, jo es esmu ievērojis, un es jau arī vēroju līdzi jūsu spēlē, kā jūs attīstaties, un, var redzēt, ka jums ir potenciāls, jūs tikai vajag ievirzīt uz pareizo ceļu, bišķītiņi tur arsenāls, bišķītiņi tur par to, kā jāspēlē eļas, un tad jau var arī spēlēt tālāk, jo ņemsim kā piemēru tavu reitingu, kur tur ar Elvi kopā spēlēji pāri meistarsacīkstēs, ka jūs diezgan labi nostartējāt, un arī vidējie jums bija diezgan augsts, un jūs bijāt, tu pat pamanījies būt top 4, ja tu, man liekas, pat bija pirmais, vai kaut kas tāds nebija. Vai otrais, kurš... Man liekas, ka tu teici, ka es biju otrais, Arturs tur bija pirmais, man liekas. Arturs bija pirmais, jā. Jā. Tas ir tādā līmenī, kā mēs spēlējam, tu cik bija 3 mēnešus atpakaļ. Tu uzkāp uz celiņa, tu neko nesaproti, kad tu pasties eļas programmā, tu neko nesaproti no tās eļas. Un ja tu pirmos 3 metienus saproti haļāvā trāpi, kur tev jāstāv un saproti, uz kuriem tev izlādēt, tad tev aiziet, tad tu vari nospēlēt labi. Bet ja tu nevari uzreiz pirmajiem 5 metieniem trāpīt, neko nesaprotot, tad tu visu vari tur meklēt, maldīties, un tev tas rezultāts nekad nebūs. Tev nebūs kāds, kas tev iemācē pasaka priekšā. Apmēram tā. Kazā eļas baigi grūti saprast, jā. Un tad, kad viņi sāk izspēlēties, mums vēl joprojām, tas ir arī visiem, protams, jāmācās visu laiku uz priekšu. Vienu spēli tev iet labi, 2 spēles, tā kā Latvijas čempionāta eļļās, pieņemsim, ja viņas tur īsā eļļa, tur pēc 3 spēlēm izspēlēsies un viss. Rezultāts, ja tu īsti nemāki pielāgoties tām eļļu izbraukāšanā, jā. Kas bija tavi informācija tavai izaugsmei bowlingā? Kas bija tava informācija avota izaugsmē bowlingā? Kas bija tas, kas tev palīdzēja sasniegt līmeni, kurš tev šobrīd ir? Vaigies vispār neko. Mēs tā tīri tur, cik līgas laikā parunājies ar kādu, kas tur kaut ko iesaka, bet es pat neskatījos nekādas tur YouTube video vai kaut kādas citas kanāla video, neko es neskatījos, pat neskatījos PBA. Vienīgais, ko es zināju, bija Belmonte, jo viņš pirmais sāka 2 rokām. Un tas viss tagad esmu tur čupu video noskatījies, un es nezinu, kā ir labāk, vai zināt tik daudz informācijas, vai 2 mēnešus atpakaļ, kad es neko nesapratu, kas ir bowlings. Nav jau tā, ka neko nesapratu, zinu, kā izmest mācēju, daudz maz taisni, un bumbu iegriezt arī mācēju. Tā. Tā informācijas apmaiņa, mēs nav jau tā, ka baigi tur visi viens otram palīdz, bet ja tur visi vairāk viens otram palīdzētu, kaut ko pastāstīt. Nav jau arī tā laika, saprot, tad cilvēks aiziet, izmet to metienu, viņam jau pēc pusotras minūtes jāmet savam pašam, piemēram, Pēters. Ja tu esi pienācis, pie maniem kaut ko pateicis, mēs ar Elviju tagad 2 reizes esam reitingu spēlējis, Elvijam jau arī zināšanas ir augstā līmenī bowlingā. Tā arī jau palielam vienkārši praktika. Praktika, un ir īpaši tādās reitinga turnīros, Latvijas čempionāta turnīros, kur cilvēki apkārt tev ir zinoši, un viņi tev kaut ko var pateikt, ja pasaka. Gan jau, ka 50% tur tos visus knifus tur pie sevīm un nedalās ar informāciju.